Sveiciens visiem no Premium Optikas. Kārtējā jaunā lietiņa no Thermtek ražotāja IBEX tēmeklis. Taisīsim vaļā kasti, apskatīsimies, kas mums ir līdz komplektācijām, paskatīsimies specifikāciju, raksturlielumus, cik ērts mums ir korpus un, protams, iesim dabā un skatīsimies, cik mēs tālu ar viņu varam redzēt. Pie mums vienmēr ir visvieglāk izvēlēties jau piemērotāko termo-optiku, un ja tu vēl nevar atrast atbildi, tad droši vien mums sazinies un mēs tev palīdzēsim. Thermtek IBEX. Tāds draudīgs nosaukums, kas ir IBEX. Tulkojam no angļu valodas, prasa Raineram, Rainers nezina. Es arī nezinu. Esam vaļā kasti un skatāmies. Ierastā Thermtek kastīte, solīdi iepakota. Ko mēs redzam? Es nemānos, tēmeklim nav līdz čeholiņa. Viss pieejamākais pēc cenas no Thermtek ražotāja. Droši vien, ka tāpēc arī cena ir laba. Pēc tā komplektācijā cena būs skopāka. Servisa atbalsts, servisa garantija. Pats tēmeklītis. Instrukcija. Mikrošķiets drāniņa. Uzlīmīti neskaties uz sauli. CT kabelīts. Ar CT kabelīti var uzlādēt bateriju un arī pārlādēt failus, foto, video, lādētājs un vēl viens CT kabelītis. Kastīte ar akumulātoru. Viens akumulators ir iekšā, otrs akumulators ir šeit līdz komplektā. Nu ko, esam noskaidrojuši, kas ir iekšā kastītē. Nu tad ejam tālāk un raksturojam pašu iekārtu. Kopīgo, atšķirīgo visā sērijā mēs nevaram jums izstāstīt, tāpēc, ka sērijā ir tikai viens šis te produkts. Produkts ar 35 mm objektīvu, 384 sensoru, 12 mikronu pikseļu izmērs. Uz kastes lepni atzīmēts, ka ir 18 mK jūtība, integrēts ir attālu mērītājs. Nu, tā teikt, ne tikai čekols nav komplektā, bet arī vāciņš. Ir šās noņemamais, ja tad redzam 35 mm lēca un attālu mērītājs augšā pārmērot. Konstatēja, ka F ir 1.0 specifikācijā neraksta, bet aprēķinot tad sanāk F1.0. Ļoti gaumīgi paslēpts iekšā objektīvā. 26. gadā novēl, lai visiem ražotājiem šāds te būtu. Ja mums nekas neķerās, netraucē, arī skatoties pāri optikai, mums nav kaut kāds izvirzījums. Man patīk arī tas, ka tas objektīva asums šeit ir nolikts, nav jāsniedzās un jāgroza galā kaut kas, un vienmēr, kad tu ieplico, tad tev visu laiku kustās ar visu plinti. Okulāra gumija nav tā kā pārējiem Oryx sērijas tēmekļiem, viņi ir virsū, viņi nav noskrojami. Izvēle ļoti vienkārši saprotama, kā daudziem citiem ražotājiem ieslēdz. Video ieraksts, foto ieraksts, attālu mērītājs, objektīva asums, un šajā pusē mums ir enkoders, un tad šādā veidā mēs palielinām palielinājumu. Palielinājums ir no 1 līdz 4 reizēm, un tālāk mēs ejam iekšā menu. Un akumulators šeit ir tikai viens maināms, nav integrēts, ir elements 18650. Tas iekšā ar šādu te vāciņu aizkruvējās ciet. Bet labā ziņa, kad ir divi ar vienu akumulātoru, specifikācijā norādīts, ka istabas temperatūrā 6 stundas šis te strādās. Ekrāns ir Full HD, 1900 pikseļi pa horizontu. Principā vairāk laikam neko baigi daudz no ko stāstīt. Čeholiņu mēs apsparies nevaram. Okulāru gumiju droši vien, ka mēs varam noņemt, bet tad grūti būs uzlikt virsū. Vāciņš arī ir šāds. Nu, tad, acīm redzot, tas ir tas risinājums, ko mums zem 2000 naudiņām piedāvā Thermtek ražotājs. Dodamies ārā un skatāmies, kā mums viņš rāda. Nu, ko esam atpakaļ viesti. Bijām laukā sniegi. Diezgan pamatīgi. Apskatījāmies ierīci. Jautājums tev varbūt par pogām, par fokusu, par zoomu. Vai ir ok, vai ko tu saki? Es teikšu tā, pirms tam es nebiju Thermtekam pievērsis ļoti lielu vērtību. Es atceros, tikko parādījās pirmais kaut kāds uztaisīties prototyps Ivas izstādē. Es domāju, nu kaut kas drausmīgs. Tur bija no visiem ražotājiem paņemts kaut kas savs un nelīdz galam izpildīts. Bet īsumā jāsaka, ka tiešām viņi tuvojās izcilībai. Teiksim, korpusa risinājumos pilnīgi noteikti, bet šities skatās viņam budžetnieks. Tā kā lētākais tajā IBEX sērijā viņš ir vienīgs nabaks. Man liekas, ka priekš 35. lēdzas bišķi pa smagu. Paskaties, ne? Nu, viņš ir pasmags, jā, es piekrītu. Man liekas, ka Thermtekam visi korpusi, kā saka, tas bleķis ir vienāds. Jā, tur vienkārši redzēt, cik tur tā vietiņa tam objektīvam. Tur daudz kam citam paliek. Ne tikai attālu mērītājiem, tur vēl var uzgrilēt kaut ko. Šis ļoti nostrādāts, jā, nu ne? Nu jā, tiešām, tu jūti arī to fokusētāju. Nu, redzēs, nezinu, pēc 5 gadiem interesanti būtu paskatīties, cik ilgi viņš ir nokalpojis, bet, nu, ja tur ir mehānika, metāliska mehānika, tad tur visam jāizdod, jo vismā tur viņam vienkārši jākustina sensora attālums no objektīva lēts ir stacionāri. Bet viņam inčins ir? Jā. Uztaisīts, ka viņam te nav, bet te ir.
Jā. Tāds. Kad tu jūti, ka viņš pagriežās, jā. Nu, forši, jā. Galvenais, lai kalpo ilgi. Bet mēs jau viņi aizbrauks mūsu šautuvu un uzliks 9 strīnieki. Uz 10 kalibru būtu uzlikt, ne? Uzliec, ka pumpi visi tev ievajag. Davai es pompi visu uzliks. Viņš paskatīsimies, kā iet. Nu, vienīgais, ko mēs piesietos, man liekas, ka 35. lēcē jābūt ir bišķi vieglākai. Bet, nu, labi, pie kilogramu ir pierasts, jā. Ka visas optikas, nu, 56, kas ir dienas optika, arī diezgan smagi ir. Nu, ko, klausies, tad izējām cauri, te nav ko minēt, nevaram uztaisīt sadaļu, jo viens tikai ir. Okay. 50 metri augstums, kā viņa rāda. Jā, nu, brīnišķīgi. Šodien bija noskaidrojušies laikapstākļi. Jā, bija bišķi labāk palikās, jā. Bija noskaidrojušies laikapstākļi, un tas ir tāds, tur, nu, jā, ir paskatīti citi mūsu videoklipi, jūs varēsiet redzēt, ka tā ragu redzēšana atšķirās, citiem ir ļoti labi viņi redzami, citiem netik labi, bet ļoti atšķirās no temperatūras un gaisa mitruma, un mums ir, teiksim, praksē bijuši visādi tādi apstākļi, kad vienkārši nevar saprast, kāpēc alumīnijas ir siltāks nekā atmosfēra reāli. Tas ir viens variants. Otrs variants, ka tu paņem visdārgāko ierīci ar vislielāko jūtību, un uznāk tāds mitrums tur no purviem, tur tālāk purvs ir jau upe no vienas puses, un jūra no otras puses, kad vienkārši, nu, ir tāda dūma, ka liekas, ka tu tā kā aizīts miglājas, bet arī pie mīnus tur 10 grādiem un tā. Un tad arī tā, ka tu vienkārši neredzi trofeju praktiski. Tā kā tas tur tās liek visā tādi momenti, jā. Bet, nu, ko es redzu, nu, labi strādā, tiešām labi strādā, kadru mainība strādā, izskatās labi, un arī attēli labi rāda, un es saku, nu, vadība arī forši ir, ko man vēl prasījās, protams, vēl vienu akumulātoru. Jā, iekšējā, jā. Es saku, ir cilvēki, kas saka, kuriem atkal tie iekšēji ir slikts variants, tad viņi pēc tam ar laiku ir jāmaina, jo viņi nosēžās, bet tu atkal saka, ka tieši forši, kad ir. Nu, ka tev vienmēr rezervi ir, jo īstenībā mums bija tā, ka mēs testējām 3 stundas, un jāsaka, tā mums gan nebija līdz galam gluži salādēts. Nebija laika gaidīt, bet tuvu tam kaut kāda 80-90% bija pielādēta, un mums praktiski beigās arī viņš virgoja sarkans. Jā, tā arī bija. Tā, nu, ko 50 metros skaista bilde, viss kārtībā, ja labi laikapstākļi raugas redzēsiet, bet ja būs slikti laikapstākļi, noteikti neredzēsiet. Redzēs, bet nu tur ir vērtēšanas jautājums. 50 metru siltums. Nu jā, ja par to mums 384 sensoru jūt, piezūmojot uzreiz jau redz. Kubikus, rubikus. Bet, nu... Ir bildi labi, nekāda vaina. 100 metri augstums. 100 metri augstums. Arī ragus vēl redz, tā nojauši, bet, es saku, uz to jūs nepakļaujaties, jo ir tā, kad var gadīties uznāk liels vējš vai mitrums, ko jūs pat tā kā nejūtiet. Jūs vienkārši viņus neredzēsiet, tikai nojausties. Ļoti labi bildi, viss super. Jā, bet arī, ja mēs runājam, tad tajā nakts laikā tie ragi jau arī nav tas varbūt pats primārākais, ja primārais jau tos dzīvnieku izvērtēt ir. Nu jā. Ko tu vari medīt nakts laikā? Nē, vienkārši, zin kā, tur tās diskusijas vienmēr, es ar savu tur ragus redzu, es neredzu ragus. Godīgi ir, ka tu saliec abas divas lietas vienādos laikapstākļos, un tad ņem un testē. Jo, teiksim, šeit arī, mēs centāmies, protams, arī jāsaprot, tagad mēs testējam ziemā, ir bijuši tur sākot no +2 un beidzot ar mīnus pat 14 grādiem, ja? Bet, varbūt būs pavasaris, un tad būs +12, +13 grādi, jā, un cits mitrums, un tad beigās tu vasarā var gadīties, ka būs viena vasara, es atceros, cik 4 gadus vai apakaļ, vai 3, jā, bija tāds sausums, atceries? Tu vienkārši varēja redzēt. Visu, jā. 2 kilometrus varēja redzēt. Tā kā, jā. Un tad rakājam tagad siltumu parādīšu arī 100 metri. Jā, pilnīgi pietiekoši tādām distancēm un, zoomojot un nekas. Nu jā, un redzam, šitā ir pēdējā disciplīna, ko mēs testējām, un te mums bija tāda sajūta, vai pietiks vai nepietiks. Mēs varam skatīties, tagad te rāda 8:20 gandrīz, 8:18. Apskatīties, cik bija laiks, kad mēs sākam 50 metrus un 18:49, jā, tad rēķini, principā 2 stundas, un aķītis. Tur bija kaut kur -10, varbūt 11 grādi, un aķītis ir... Bet kas bija interesanti, pirms mēs paņēma rokās un sāku viņu spaidīt un turēja, jo jūs ilgāk paturi viņu rokās, jo vairāk baterija paliek. Jā, viņš silst. Tad jautājums tev pa 100 metriem, vai tev ar šādu tēmē 300 sensori 35 lērs pietiek? Pilnīgi pietiek, jā. Arī zoomojot, īstenībā tā kvalitāte nav tik slikta. Jā, un arī zoomojot, kas ir svarīgi, es skatos vienmēr ar datu apstrādi tie galā. To tu vari redzēt, ka tev liekas, ka tas bildi pati sāk tā nereāli lēkāt. Tā kā, tas nav roku kustības, tas ir vienkārši pārlikšana kadra. 200 metri tālāk. 200 metri augstums. Jā, klausīs uz lapsu.
Asti redz, viss kārtībā, bet, tā laikam sāk var redzēt pilnīgi skaidri palika. Mēs mākoņus redzam, mēs mākoņiem ir skaidrs debesis. Tas ir, tā ir priekšrocība. Ja būtu nomācies vai mitrums, es domāju, ka tas mazos neredzētu vienkārši kā sugu. Tas tāds, sākumā viņš bija tur pasniga, un pēc tam jau viņš sāka skaidroties. Lai gan kaut kad vienu reizi mēs Termtek arī skatījāmies, un bija sniegs. Man liekas, sniegs bija. Un diezgan labi viņš ar to sniegu rāva cauri. Tajā laikā, kaut kā digitāli mums bija līdz tos, mēs atmetām, ka vienkārši ieslēdz piegaismotāji tev kā siena ir tas sniegs, jā. Tur arī ļoti daudz kas atkarīgs, jā, Jo tur arī vēl viena lieta, ko mēs tā kā noķērām uz to, ka tas alumīnijas patiesībā asaro atmosfēru, kas debesīs ir. Un tas skaidrojums man vienkārši, kāpēc reizēm ir tas alumīnijas siltāks nekā esošais gaiss, vienkārši debesīs nedod siltāks gaiss nekā uz zemes, jā. Tā kā tas tur, tā kā leduskapī, kad tu attais leduskapi, vienmēr apakšās augstums ir, siltais gaiss ceļās augšā. Ko tu saki, ka 200 metros arī? Man liekas arī, ja tu gribi neko nevajag trofeju. Labs var nomedīt un nekāda vaina. 200 metrus siltums. Jā, viss super saprotams. Nekāda vaina nav. No zumojot, jāsaprot, ka zumojot, bet... Bet tāpat ar visu lielāko zoomu diezgan labi tu saproti, īpaši jau, ka kustībā... Tas ir viens variants, kāpēc mēs neredzam ļoti sliktu zoomu bildi, tāpēc, ka Termteks neatļaujas savas bildes zoomot vairāk par 4 reizēm. Viņš ir tā kā norobežas, citi nekautrējās parādīt, kā tad izskatās tā bilde. Uz 384 sensors, nezinu, uz 12 pat 16 reizēm palielinājumu. Tad šitam ir tikai 4 reizes, un tāpēc jau ir tā bilde tik laba. Un jautājums, tev pa 200 metriem ar šitādu pietiek? Jā, pietiek tur, teiksim, rukšu un lapsu. Ruksu un lapsu var nomedīt pērno ruksu, nekāda problēma. Un tad augstums 300 metri tagad. 300 metri jau parasti ir tas izšķirošais. Ir īpaši 300 sensoram, 35. lēcē. Nē, te jau diezgan izplūdes ir, jā. Izplūdes tu neredzi, kur ir vēders, kur beidzās vai ne, tā. Tad tā bišķiņa jau tad ir tāds sajukums, teiksim, Tas ruksis izskatās kā ovāla oliņa, tu nezini, kur viņam tās kājas ir. Bet, pieņemsim, apstai asti, tu redzi, viņi kustās. Redz, jā, bet, ja tev jātrāpa pa tādu siluetu, gribās šaut tur aiz priekškājas pa 10, tā kā bišķiņ tur sirds rajonā, tad, tur pa apakšu var izšaut tam ruksim, ka maz neliekās. Teiksim, zumojot, bet tas ir cik liels? Tas ir 3-kāršīgs. 3-kāršīgs, jā. Būs ir 4. Nē, 4 visādi pārvēršās pa. Un arī, es teikšu, beigās, Termtekam ļoti nospēlēja labi laikapstākļi. Un arī tāpatām, teiksim, tas Ibex atšķirās, teiksim, no Oryx sērijas ar to, ka Oryx viņi ir 0,8 F faktoru uztaisījuši. Tā lēca reāli diametrā lielāka. Ir un vairāk savāc siltumu, tad šitam ir F faktors 1.0 un tad tu jūti uzreiz, teiksim tā. Ja atminamies, ka tie rādīja daudz labāk, bet, šim ir laba cena. Jā, bet es nezinu, tu atkal tā baigi kritiski uz to pateici, bet ja mēs paņemam sākumu palielinājumu, tu ļoti labi saproti, reku ir cūkas, reku ir tie, reku ir tur. Es te, teiksim, sāku jau ar 2-kāršīgo zoomu piesieties. Tu, teiksim, redzi, ka tas ir koilīts un tā, un tu redzi to pavaideri. Bet, es kā zoomo, viņš izta kā tāda pupa liela, tāds karbonādīta liela izkopēta, tad tas tur sākās. Bet, vēl arī tēmekļiem gaidam siltumu, un tad, kad varēs kādas dienas padzīvoties šautuvē, un vienkārši izmēģināt, tur tādos siluetos, tādās distancēs, noziedosim kādu vienu alumīniju siluetu, Sivāna pērno, piemēram, vai ne? Tā normāli, vai 300 metros var trāpīt, vai nevar trāpīt. Tas ir labs variants, vai lapsu paņemt arī var. Lapsu, un, teiksim, pērno ruksīti tādu. Tas ir tāds garšīgākās, ejošākās lietas, jā. Labs arī. Es domāju, ka kāzījās, kur garšo. Jā. Labi, to mēs nevaram teikt. Siltums. Taču Ķīnā ēd suņas, labi. Labs taču ir suņveidīgais, tā. Bet labi šitos izgrieziet ārā. 300 metri siltums. Jā, 300 metri siltums. Nē, 1-2 reizes viss normāli, 3 reizes sākās jau pilnīgi savas redzi. Suņi neredz, kur kājas beidzās, kur viņam ir, kur ir kas. Tā, jautājums, vai tas pats algoritms drausmīgi tur, iedomājies tad no viena siltā pikseļa, cik pikseļi izveidojās uz šī te, un ja viņam tas pikseļis tiek, apsaroti
ļoti maz. Pasties, kā viņš uzbūvē bildi. Jā, viņš arī tur mētā, tev diezgan viņa tā staigā, tā redz apkārtā. Jā, tad tur relē ratā. Un iedomājies, Norvēģijas eņisuns, viņš ir lielāks nekā lapsa. Tāds, nezinu, tā kā šakāls aptuveni, tā. Tur viss slikti. Tas ir pat tālu priekš šī tēmekļa. Tas mans viedoklis ir. Nē, labi, ja tu ņem kaut kādu, nezinu, tev tur govs iznāk vai kaut kas tam līdzīgs, tur dienas laikā. Dienas laikā, jā. Dienas laikā, tad tu varētu, pieņemsim, nomadīt, bet tāds pavisam mazos zvērus, tad tur jau sanāk, tad tu vari vienkārši saskādēt ļoti, man liekas, tos zvērus. Ja tur ir, kā saka, šāviens. Tad esam izgājuši cauri, paskatījušies, kas ir kastē, apskatījušies pogas specifikācijas, arī izmēģinājuši dabā un salīdzinājuši termobildi, apskatījušies termobildi. Tad jautājums tev, līdz cik metriem var tādu medīt, kādam medniekam tas ir domāts, un varbūt tavs kaut kāds gala viedoklis. Protams, kad viņš tad ir tēmeklis, kas cīnās par tirgu līdz 2000 eiro. Ļoti labs konkurence, attēls labs, datu apstrāde liekas arī ļoti labi ir. Kā tev bija ar datu pārlādi? Bija viss vienkārši, diezgan labi sagāja. Vienīgais, kas man personīgi, kad es zoomoju, es tā pie sevis nodomāju, šitais te, kad tu tagad iedomājies sēdi, gaidi, un tu tagad uz 4 to jāpalielini ir. Jā. Bija baigi jāgrib. Jā, un tu tur griez, un kamēr viņš aiziet līdz tam 4, to jau tur bija 1 komats, jā? Jā, 1,1, 1,2, 1,3, un tad, zin kā, un ja tev vēl plinti kaut kur atstāt, manā gadījumā man mais bija apakšā, un sanāk, tu viņu tā kā rīvēgi ar to maisu, un kad vai tā poga nenodils, vai tu kaut kādu nesačakarē kaut ko, kas tev plintē tur virsū vai siksni. Vai otrs pieņemsim, tagad paklasējam, pagriez, kāds klikšķi ir. Mežā tas ir diezgan skaļi. Iesevišķi tādā ziemas mežā. Un, tas vienīgi bija, ka tu tagad viņu griezi, un tagad trakākais tu aizgriez līdz 4, un tagad bļāviens uz 1, un griežam apakaļ uz otru pusi. Un tad es tā domāju, ka īstenībā tās pogas, kad viņš lec, pa lieliem soļiem, pat ērtāk varbūt ir, bet tas tāds mazs sīkums. Un šeit arī viņa nebija tur, kad lec pa vienu iedalījumu vai lec pa... Nepārbaudīt, tas varbūt ir jāpārbauda. Jā, izslēdz apskaties. Mans tas viedoklis ir tāds, aparās tas 200 metriem, pilnīgi mierīgi, 300 metriem viņš ir bišķiņ pamaz. Teiksim, lai labs nomedītu, lai pērno ruks nomedītu, viņš 300 metriem manā skatījumā ir pamaz. Bet viena lieta ir, protams, kad jāskatās, un piemēram, ko mēs redzam, kad skatījāmies to suņa bildi, viņš ir pilnīgi izplūdis. Un viņam pats galvenais, ka tev visas kājas satiekās kopā, tur, tas nozīmē, kā tie pikseli pārklājās. Un tad jautājums, kur ir īstie pikseli, kur ir tukšie pikseli, kas var atnāk uz ekrānu. Bet, gaidām siltu laiku, brauksim uz šautuvi un tad izmēģināsim, kā ir. Reku, jā. Jā, var pa vienu. Sanāk, ka tu vari nomainīt, ka tev viņš lats pa vienam. 1, 2, 3, 4. Jā, man tā liekas, ja tā godīgi, ja tev ir līdz 4 reizēm palielinājums, tad tev pat komats nav baigā jēga. Jā. Ja tev ir, tur nezinu, teiksim, būtu 4, 8, 12 un 16, tad ir tā, ka tu varbūt gribi, nezinu, 10 vai 9, tad ir jēga. Bet tad... Zini, kā man tas filmēšana būtu atvieglojusies, zināt, kā man jau izspīd. Pajautā man nākamreiz. Jo tā griešana, tagad arī reiķinies tev, un arī skaļam ziņā tev. Tas nemaina, jā, neko. Kad tur dzird, ka tur es liekas, ka sienāzīts kaut kāds vai šitais te tur. Bet atkal pieņemsim, ja tev, nezinu, tu apsargā laukus vai kaut ko tam līdzīgi, un tos darbs ir nomedīt, aizsargāt lauku, nevis skaisti nomedīt. Vai... Zin kā, paskatīsimies. Raidurim sanāk labi šaut. Zin kā, izdarīsim tā, gaidam siltu laiku. Noliksim to vienu pērno ruksi. Jā, un tad respektīvi iesirds, kas cenšas skaisti nomedīt. Un, teiksim, Rainers, kas grib apsargāt laukus, un paskatīsies, 300 metros viņš ir apsargāt laukus, jā. Tas ir labs, jā. Tad tavs verdikts ir tāds, kad ir vērts ņemt līdz 200 metriem, tālāk jau grūti. Līdz 200 metriem arī varbūt jāņem vērā, ka, teiksim, baigās trofejas, ja viņi neredzēs arī 50 metros pie mitriem laikapstākļiem, kad, teiksim, būs pavasaris un būs tie mitrumi lielie. Un paskatīsimies, jā, par to trapīšanu, tad, kad mēs mēģināsim pierādīt savu teoriju. Vai labāk medīt skaisti, vai aizsargāt laukus? Medīt skaisti. Tā kā, ja tev ir kāds jautājums, tu domā, vai tavām medībām, tavām platībām, tavam, nezinu, medību stilam ir šis tēmēklis piemērots, sazinies ar mums? Jā, noskaidro labāko cenu. Jā, un varbūt arī kaut kas palika aizkadrā nepateikts. To mēs noteikti jums pastāstīsim, sazināmies. Jā, tā kā, ja kas dodat ziņu, tiekamies citos video. Tā.